Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Mūs jau laikam nekas vairs nespēja nošokēt. Kā algas vadībām un universitāšu vadībām, kā viens kungs, viņam tikai 8000 un profesors, viņam tikai 3,5. Visu, ko mēs esam pieredzējuši un vēl pieredzēsim šo attieksmi necinošo. Kad mums te viena daļa nesaprot, kādā zemē, kādā valstī dzīvo. Šodien 5000 onkoloģijas slimnieki gaida, kad valstī būs nauda, lai viņus varētu ārstēt. Vai mēs varam atļauties tik daudz priekšniekus? Noteikti, ka nevaram. Es saprotu, ka tad, kad kaunu dalīt, tad šie cilvēki nebija mājās. Tur neko nevar darīt. Es viņiem varu izteikt visdziļāko līdzjūtību, jo par velti jau pasaulē nekas nenotiek un par visu ir jāmaksā. Dievs ar viņiem. Bet tad var saprast, ka ne visu var dabūt par naudu. Man ir tas gods palīdzēt cilvēkiem, man var piezvanīt, es atbildēšu, es atbalstīšu. Es esmu kā mamma, un tā man arī saka. Paldies, mani mīļie bērni. Tāpēc es varu teikt, es jūs ļoti mīlu. Un es ļoti lepojos ar cilvēkiem, kas grib mainīties, kas māku palaist vaļā. Un šīs ir lietas, ko nevar dabūt par naudu. Un ar tabletēm arī ne. Tāds maz drusciņ mīlestības spēks ir vajadzīgs. Tātad jāprot arī pašam mīlēt, lai saņemtu mīlestību. Un es nerunāju par miesiskām lietām. Galīgi ne. Tas, kas tagad pietrūkst, tas ir garīgums. Pietrūkst mīlestības šai pasaulē. Un par naudu to dabūt nevar. Bet ir cerība. Ir cerība ar šiem bērniem, ar šo jauno paudzi, kas mazāk lieto alkoholu, kas meklē palīdzību, kas var paraudāt, un viņiem par to nav kauns, un kāpēc puiši nevar raudāt, ja viņiem ir acis ar dziedzeri uztaisīti no dzimšanas. Vai tad tas tik slikti? Nu, nē. Agrāk taču omītis teica, raudu, bērniņi būs mazāk jāčurā. Nē, čurāt arī vajag. Viss kaut ko vajag darīt normas robežās. Bet ko nu tagad vajag? Uz visu šo jēzgu pasaulē ar humoru paskatīties. Tā jums būs vieglāk, nekāps spiediens, nebūs jāšausminās. Un šis ir laiks, lai jūs savestu kārtībā sevi un savu galvu un savu apkārtni. Lieko metam ārā, bez žēlastības. Nevajag mums neko lieku. Tāda lieka smaguma nest līdzi kā vaimanāšana par pagātni. Un kas tad vaimanā? Būtībā tie, kas nemaz nezin, kā pagātnē bija. Tagad mums ir tāda eksperta, kas spriež par padomu laikiem. Viņam nav tiesības, viņi tad vēl nebija dzimuši. Un ticiet man, tie nebija vienkārši laiki. Tie bija laiki, kad tu nezināji, ko runāt, ko darīt. Bija jābūt ļoti gudriem. Tātad jāprot ieklausīties sevī. Nu, to vajag visos laikos. Mazāk būs ķibelis. Bet šodien runā tie, kam nav ne jausmas, kā bija tad. Es arī nāku no ģimenes, kur rada ārzemēs. Sibīrija, kapā. Arī mani laida cauri tām dzirnavām 1,5 gadiņu. Un gan es biju jauna meitene, kur aicināja omīt uz Ameriku, man jau arī nepalaida. Bet citus palaida. Nu, viņi tur tā bija uz mieru parakstīties. Un stučīt. Ziniet, man tomēr dzimts uzvārds ir Ozols. Un es nelokos, un uz ceļiem arī nemetos. Un pārdot nevienu netaisos, un mani arī nopirkt nevar. Es šos vārdus saku ar lepnumu, jo pirkt mani mēģinājuši par šiem pēdējiem 25 gadiem pietiekoši daudz. Es jums novēlu, lai jūs tā arī par sevi varat pateikt.
Kā man meitiņa savā laikā teica, es strādāju dārzkopības veikalā, un vakarā viena sieviete saka, te nav ko pirkt, laikam jāpērk tas meitēns. Un tā mana meitiņa, kurai toreiz bija tikai 5 gadiņi, vēl pat nebija, tai tantei pateica tā, jums nav tik daudz naudas. Jūs neesat viegli pērkami. Jums esat stipri, gudri un ticiet sev un paļaujieties uz tiem, kas jūs mīl. Un tad jau arī neviens jūs nevarēs nopirkt. Jo šis gads arī ir pirkšanas gads, neaizmirstiet, vēlēšanu gads. Būs vēl interesanti. Tātad smejamies kopā. Atā!